Saeimas. Tas, ka Saeimas deputāti no mums baidās, jo mēs uzdevām konkrētu jautājumu, banku jautājumu, jā. Tas ir ļoti nopietni. Kāpēc? Mums šeit valstī, valsts nauda strādā uz svešām bankām. Atcerieties, pats būtiskākais ir naudas jautājums. Un ne tikai. Šeit filmā izskanēja visādi ismi, jā. Tas ir ļoti kolosāli, tas ir ļoti pareizi, bet netika apskatīta galvenā ļaunuma sakne, un tas ir cionisms. Šos te mēslus, tie nav mēsli, tie nezvēr, tas ir kaut kas briesmīgs. Es esmu pētījis 21 gadu, kopš 90. gadā es iepazinos ar cilvēkiem, kas zina par masoniem, iluminātiem un vispār jau daudz vairāk nekā es tajā laikā, un es vienkārši uzdevu jautājumus, un es uz šiem jautājumiem radu pats atbildes. Tāpēc, jo vairāk iet uz priekšu, jo vairāk šī pārliecība ir manī. Un 90. gadā, kad mums it kā, mēs gājām uz brīvību un tā tālāk, jā, lieta tāda, kad es sapratu, ka mūs vienkārši travī Krievs pret latviešiem un latvieši pret krieviem. 90. gadā es pateicu, več, ja mēs nebūsim kopā ar krieviem, mums krantī. Un vēl joprojām šī pārliecība man ir iekšā. Es paskaidrošu, varbūt lai jūs saprastu to domu dziļāk, jā. Bija tā saucamais baigais gads. Latviešiem ir palikušas dziļas mielas, vienkārši latvieši baidās, ka Krievi nepagriež ruļus uz Maskavu un tā tālāk. Bet ir konkrēts jautājums man, kā latviešu strelnieku Mārtiņa Graudiņa mazdēlam, Sigurdam Graudiņam, vai mēs bijām pelnījuši baigo gadu? Latvieši, atbildat konkrēti, vai mēs bijām pelnījuši baigo gadu? Es nedzirdu atbildi. Atbildi. Mēs bijām pelnījuši. Kāpēc? 17. gadā mūsu vectēvi grieza ārā ciemiem. Kāpēc? Ļeņins viņiem apsolīja, starp citu, kas arī pats ir masons pēc būtības, apsolīja brīvu Latviju. Latviešu strelnieki noticēja viņam un grieza ārā ciemiem. Tātad nav iespējams būvēt savu laimi uz cita nelaimes. Tas ir pats galvenais. Un tagad nedaudz pievēršamies šim te banku jautājumam. Vat pa naudu. Jūs redzēt, ļoti daudz naudas un tā tālāk, jā? Pat labi, es neminēšu gadu, bet doma kā tāda, drusku vēsturē. Ir tāda Ketrīna Todd Bailey, kur mums mācīja nolikt mūsu diplomātisko korpusu pa Stoika Smirna un teiks, kā vajag taisīt spriedumus, kā vajag darīt to, kā vajag šito. Es negribu teikt Dievs, bet liktenis viņu sodīs. Jūs ļoti labi zināt, kas notika viņa ģimene. Un lai cilvēki kārtīgi sodītu, neizdara pāri viņam, bet izdara pāri viņu mīļotiem cilvēkiem. Parādījās jauna ASV vēstniece, un te nejauši noķēra uz ielas Reņuku Janku un uzdeva jautājumu. Nu ko, Judith Garber arī maisīsies latviešu iekšējās lietās kā Ketrīna Todd Bailey? Nu jā, tā un šitā un šitā un tā. Apmēram deputāta līmenī atbildi. Un tagad pie pašas ļaunuma saknes. Tātad tiek Amerikas Savienotajās valstīs tiek nogalināti 5 prezidenti. Viens no viņām, Abrahams Linkolns, tiek nogalināts ar šāvienu galvā teātrī. Kas nogalināja ar šāvienu galvā? Nogalināja konkrēti žīdu čekisti, ja kaut kas atcerās baigo gadu un tā tālāk. Saprotiet, šī te ir paralēli, kas valkās iekšā. Tālāk. Ne par to, pat labāk ejam pa bankām tālāk. Tātad, ir tāds Woodrow Wilsons, kuram pasaka, Wilson kungs, jūs būsiet prezidents, bet man nav naudas. Mēs iedosim jums 1 miljonu, 2 miljonus, 10 miljonus, bet jums vajadzēs parakstīt vienu papīrīti. Un viņš parakstīja to papīru. Un tas papīrs ir sekojošs, ka ASV Federālo rezervju banka pāriet privātās rokās. Tātad cionists sāk štampot naudu. Un no tā brīža sākās globalizācijas process, kuru pārtrauca 63. gadā Džons Kenedijs 04.04. ar dokumentu 11.110 un atdeva atpakaļ tiesības Amerikas tautai pašai
savu naudu taisīt. Varat. Tūlīt es pabeidzu, burtiski pusminūti. Un viņš tika nogalināts. Nākamais atnāca Lindons Džonsons, kurš atgriez atpakaļ. Un globalizācijas process turpinājās. Lūk, sakne visam procesam. Paldies!